kā tā ir žēlstība, ka šodien tu vari stāvēt šeit, kā atpirkts Dieva bērns, apžēlots Dieva bērns. Bet es gribu uzrunāt tevi, mīļais brāl, māsa, es gribu uzrunāt tevi, ja tu esi šodien šeit Dieva namā, ja tu esi šodien kopā ar mums tiešraidē, un tu esi smērējies ar grēku, tu esi smērējies ar pasauli, tu esi pazaudējis šo atkarību no viņa. Tu saproti, ka Dievs vairs nav ar savu līdzdalību tavā dzīvē, jo viņš nevar svētīt grēku, viņš nevar atbalstīt grēku, viņš nevar atbalstīt to, ko tu esi darījis. Tu esi pagājis kaut kur malā, tu varbūt esi skrējis mētiecīgi projām no viņa, griezies atpakaļ. Viņš mīl tevi. Viņš mīl tevi, viņš grib dalīties ar tevi no tā, ko viņš tev ir sagatavojis, jo viņš klāja galdu. Viņš saka, viņš klāja galdu ienaidniekam redzot. Un viss, ko viņš tev ir sagatavojis, to viņš tev dos. Un ienaidnieks to nevar paņemt, ja viņš tev to dos. Jo viss, ko Dievs tev ir sagatavojis, tas nāks tev par labu, par svētību. Viņš grib tevi svētīt, viņš grib tevi sagatavot, lai vienu dienu tu būtu kopā ar viņu. Tas arī to nozīmē, mīļie. Mums ir jāaiziet līdz galam. Un tu vari aiziet līdz galam tikai tad, kad tu nepazaudē šo apziņu savā būtībā, savā garā. Tu zini, kungs, man vajag tevi. Man vajag tevi. Es negribu būt atrauts no tevis. Es gribu būt tā, kā Dieva vārdā rakstīts, kā zars pie vīna koka. Un tad, kad esmu pie vīna koka, šī dzīvības sula plūst manī, un es nesu daudz augļus, kungs, tavam godam un tavai slavai.